Tāpēc mukt projām no kalorijām vienkārši nav nekādas jēgas. Enerģija tev ir nepieciešama, tev kalorijas vajag. Un mūsdienu lielākoties sieviete baidās no kalorijas, jo kalorijām pretī rodās vienādojuma zīme ar būšu rēsns vai rēsna. Raidījums tapis sadarbībā ar Karti Veselība, jo galvenais, lai ir veselība. Un Lemon Gym – nereāli labi sporta klubi tavu mērķu sasniegšanai. 60% pieaugušo, kā arī katram 4. bērnam Latvijā ir liekais svars. Latvija ir 1. vietā alkohola lietošanā Eiropā, kā arī katrs 3. latvietis atzīst, ka ir piedzīvojis izdegšanu. Varbūt var savādāk? Mani sauc Madara Meijere. Esmu fitnesa un uzturu trenere. Esmu šeit, lai palīdzētu. Ja liksi lietā to, ko dzirdēji, tavu dzīve var ievērojami mainīties. Šis ir podcasts Atpakaļ par cilvēku. Vai tu esi gatavs? Jo es esmu. Aiziet! Čau! Man ir prieks, ka tu pieslēdzies arī šodien, ka esi noklausījies jau 2 epizodes un esi arī 3. klāt. Tas nozīmē, ka tev rūp tava veselība, tava labbūtība, vai arī, ja vienkārši gribi paklausīties kaut ko interesantu, tad arī tas ir forši, ka tu esi šeit tomēr nolēmis pievērst uzmanību saviem ikdienas paradumiem. Šodienas tēma pat prasa īpašu atsevišķu epizodi. Pirms tu nobīsties slēdz prom, jo saproti, ka man garšoties saldumi, es neesmu gatavs neēst, jā, cukurs slikts, ko tu tagad tāpatās dzīvosim, tāpatās nomirsim. Jā, kā es vēlreiz jau minēju sākumā, tā tas ir, tomēr jautājums ir par tavu dzīves kvalitāti. Cukurs šobrīd. Ja mēs salīdzinām tādus 20, 30 gadus atpakaļ, diez vai bija tik pieejams kā šobrīd. Ir cilvēki, kas saka, negaršo man cukurs, neēdu cukuru. Un tad mēs attaisam leduskapu un paskatāmies jogurtiņš ar cukuriņu, tad ir ievārījums, ko mamma vārīja, bet mamma vārīja. Bet vai mamma vārīja vai spilva vārīja, tāpatās ir 1:1. Ir 1 kilograms ogas, 1 kilograms cukurs. Vienalga, kas to piebēra. Liekas, labi, tur rekur, tas ir man tur piena spēciņš. Piena spēks ar šokolādes garšu paliek cukurs. Visādi sporta dzērieni un tā tālāk. Es esmu veselīgs, es sportoju, dzeru sporta dzērienus ar pievienoto cukuru. Tas cukurs ir paslēpies visur. Gribās tev vai negribās to atzīt, tomēr lielākoties tas cukuru patēriņš vidēji Eiropietim, tā skaitā latvietim, ir pārāk daudz. Un mēs arī nonāksim līdz ciparam, cik tas ir, un arī rosināšu tevi izskaitīt, cik tad ir pievienotais cukurs tavā ikdienā. Jautājums par to, kāpēc tam pievērst uzmanību. Garšo man tās bulciņas, gribu ēst tās bulciņas. Atceries par balansu. Mēs varam dzīvot balansā 80% gadījumi ir pilnvērtīgs uzturs, tavs pilnvērtīgs šķīvis, kurā tu nepieber vai pats cukuru, vai arī neapēd kādu produktu ar pievienoto cukuru. 20% gadījumu, lai ir tas pistācija krosāns no bulanžērijas, lai tur ir tā šokolāde, cieliņa vai kas tas ir, kas tev garšo. Tajā brīdī, ja tas balans novirzās savādāk, kad 20% gadījumu tikai ienāk iespējams tur kaut kāds veselīgāks salātu šķīvis un 80% gadījumu mēs ēdam brokastu pārslas ar cukuru, pusdienās tad tur ienāk kāds šokolādes krosāniņš, Snickers, saldinātie dzērieni, tad jau tas vairs nav balans, kurā ķermenis spēj tikt galā ar mūsu saldumu kārēm un tavs ķermenis vienā vai citā veidā signalizēs. Jautājums, kādā veidā ķermenis signalizē? Viena lieta, kura tad ir visvairāk arī pamanām un cilvēkiem traucē lielākoties visvairāk, ir mūsu sejas āda. Tas ir ne tikai sejas āda pa visu ķermeni. Āda ir ļoti liels orgāns, kas ir konkrēts spogulis tam, cik daudz cukuru tu ēd, kā arī tavs svars. Kas notiek ar cukura daudzumu, kas tiek uzņemts pārāk daudz tavā ķermenī, ļoti daudz tādā bioķīmijā, fizioloģijā mēs neiesim, tomēr ir svarīgi atcerēties, ka tavs ķermenis nevar pārstrādāt un izmantot enerģijā tik daudz cukuru, cik tu izdomā tam iedot dienā. Jautājums par to, cik daudz tās enerģijas tad dienā tam ķermenim vajag un cik daudz cukura vajag. Nedaudz par cipariem. Kuram patīk cipari? Es neceļu roku. Jā, te bija kas man komandā paceļ. Nē, es neceļu roku, bet tie cipari, kurus ir vērtīgi zināt, patīk tev vai nepatīk cipari, jo tie iedod diezgan lielu tādu sapratni, pirmkārt tādu mieru par to, ka tu vari un tev vajag ēst. Un otrkārt, iespējams, jā, ka tu saproti, ka kaut kādās veidos, kā es to enerģiju uzņemu, tas iespējams ir par daudz un vai tas ir pilnvērtīgi. Un es runāju par kalorijām un es runāju par tavu nepieciešamo kaloriju, jeb enerģijas devu dienā. Jo kas vispār ir kalorija pati par sevi? Kalorija nav kaut kāds bubulis, mazkaloriju diēta, mazkaloriju tur tāds ēdiens, šāds ēdiens. Kalorija ir
enerģijas vienība, kura rodās tavam ķermenim uzņemot caur pārtiku, uzkarsējot ūdeni, tādā veidā rodās enerģija. Enerģija tev ir nepieciešama, tev kalorijas vajag, neejam tajā mazāk un mazāk. Un mūsdienu lielākoties sieviete baidās no kalorijas un baidās no pilnvērtīga ēdiena, ja liekas, ka tas tur tagad jau vispār lielāks šķīvis vai kārtīgāk tur avokādo maizīta ar olu, tad vispār liekas, man ir bail no tām kaloriju, jo kalorijām pretī rodās vienādojuma zīme ar būšu rēsns vai rēsna. Ja tu no tām kalorijām muksi, tās kalorijas tev noķers tik un tā. Tu vari skriet, cik tu tālu gribi, tās kalorijas tevi noķers. Savā praksē varu atzīt, ka cilvēki atzīstās, kā mēdz celties naktī un ēst. Un tas ir tāds labs signāls, kurā saprast, ka tas ķermenis jau neradās vakar. Tas nav tā, neradās arī pirms nedēļas, neradās arī pirms mēneša, tie ir simtiem, tūkstošiem gadu, kad cilvēka ķermenis ir radies. Tas ir inteliģents veidojums, kuram mēs tad reizēm izdomājām, tad spēlēšu tagad dievu, izdomāšu, ka nevajag man kaloriju, nevajag man ēst, nevajag man neko, es gribu būt dievs. Tajā brīdī tu tā ilgi nepaspēlēsi to dievu, jo tavs ķermenis tev dod signālu. Ja tu visu dienu skrien, aizmirsti, ka tev ir jāpēd, apēd kādu tur cukurotu batoniņu, tad naktī tās prāts tev pieklovē, halo, labdien, mēs varbūt dabūsim to mūsu minimumu, vismaz nepieciešamo, lai tu būtu dzīvs. Un cik ir tas nepieciešamais minimums, lai tu būtu dzīvs? Nepieciešamais minimums ir pamata maiņa, tā tad mazliet par cipariem. Mums ir nepieciešams 100% enerģijas dienā, no kuriem 60% ir tava pamatmaiņa. Ko nozīmē pamatmaiņa? Ieslēgts gaismas režīms. Tas nozīmē, ka es pamostos, piemēram, skatos griestos visu dienu, neko vispār neizkāpju diennakti no gultas. Nevienu domu nepadomāju. Es nezinu, kā tas fiziski droši vien nekad dzīvē reāli nav iespējams, bet praktiski tā būtu. Tas ir tas, kas tavam ķermenim ir vajadzīgs tajā brīdī, kad tu pat nepasaki nevienu vārdu, nepakustini nevienu pirkstiņu, lai tavā sirds darbotos, lai tavas aknas varētu strādāt, imūnā sistēma, nervu sistēma, hormonālā sistēma. Vēlreiz atkārtoju, ka tavs ķermenis ir ļoti, ļoti inteliģents veidojums, kura primārais uzdevums ir nodrošināt, lai tu esi dzīvs. Pirms mēs turpinām, svarīga ziņa no mūsu atbalstītājiem, jo vadošie veselības eksperti Latvijā ir apvienojuši spēkus tieši tavai veselībai. Šī ir pirmā lojalitātes karte, kurā ir iespēja krāt punktus un ar tiem norēķināties gan nododot analīzes, gan apmeklējot ārstu, kā arī aptiekā. Ar karti katru mēnesi saņemšu īpašus piedāvājumus gan Veselības centru apvienības poliklīnikā, gan centrālajā laboratorijā, kā arī mēnesis aptiekā. Kopā 350 vietās Latvijā. Jo atceries, ka galvenais, lai ir veselība. Tavs ķermenis pamostās no rīta un saprot, es esmu dzīvs, es esmu pamodies par nakti, atjaunojos, aiziet. Un tu tā, bet šodien mums ir detoksiņš. Šodien mums ir kaloriju deficīts. Un ko dara tavs ķermenis? Tavs ķermenis nav priecīgs, jo tu neiedevi pat to 60% pamata maiņu, un es iedošu tādu piemēru caur sevi, nevis lai baigi izstāstītu par sevi, cik esmu gara, smaga un tā tālāk, vai varbūt kurā dzīvnieku gadā es dzimu, bet praktiski, lai iedotu to piemēru. Tātad 1,61 m tāds normāls rūķa izmērs. Kāpēc minu to? Jo sapratīsiet, ka liekas tās kalorijas pat varētu būt kaut cik pat diezgan daudz, un apmēram tādi 52 kg. Mana pamata maiņa ir 1200 līdz 1220 kalorijas. Ir tā pamata maiņa, kas nodrošina to, ka es esmu dzīva. Tikai tām, lai es būtu dzīva. Pat tad, kad es izdomāju, kur piecelšos, izdomāšu aiziet uz treniņu, varbūt vēl izskriešu ar dēlu, ar riteni, tam visam jau pieslēdzās klāt. Atlikušie 40%, kas ir darba maiņa, kas kopā izveido manam ķermenim apmēram 2000 līdz pat 2300 kalorijas diennaktī, kas ir nepieciešams, lai es spētu ilgtermiņā funkcionēt un būt vesela. Tajā brīdī, kad es izdomāju, vajadzētu kaut kā slaidākas tās līnijas, ka paņemšu kaloriju deficītu. Uz Ziemassvētkiem gribu uzvilkt kaut kādu piespīlētāku kleitu. Un kāpēc arī tas kaloriju deficīts, ko tik ļoti nepatīk dzirdēt, bieži vien un lielākoties nestrādā ilgtermiņā, jo tas ķermenis pielāgojās. Viņš saprot, tātad viņa ēda šādā minimumā, mēs pielāgojamies, uz kā arī rēķini mēs pielāgojamies. Tātad pirmās lietas, kas cilvēku ķermenim nav vajadzīgs, mati nav vajadzīgi. Labi, tātad ņemam no matu veselības, mati var arī tur pakrist ārā, vienalga mēs nestrādāsim, nedosim enerģiju tam, lai tie mati darbotos veiksmīgi. Nagi varam arī no nagiem, nevajadzēs viņai tos nagus āda. Kaut kādā brīdī sievietē cikls sāk izjukt. Viņa nevar
radīt jaunus cilvēkus, tāpēc viņi pati par sevi nevar būt dzīvi, jo nav pietiekama enerģijas. Imūnsistēma nespēja šansēt uz visiem 100, tāpēc, ka vienkārši nepietiek. Tas ir tā, ka nepietiek. Tu aizēji uz veikalu, tu gribi nopirkt, ja sev kurpes, un kurpes maksā 79 eiro, tu paskaties, man tikai 53. Tev vienkārši nepietiek. Līdz ar to tu tās kurpes nedabū. Tev ir jāatsakās, jānopērk lētākas kurpes, varbūt mazākas kvalitātes. Tas pats ar tavu dienu, ar tavu ķermeni, ar tavu dzīves kvalitāti. Tāpēc mukt projām no kalorijām vienkārši nav nekādas jēgas. Kaut kādā brīdī zūd enerģija, kaut kādā brīdī tu sāc celties naktī. Un tad tu izvēlies kaloriju, kas nav pilnvērtīga, kas nav uzturvielām bagāta. Paņemsim to pašu šokolādes batoniņu. Kas ir šokolādes batoniņš? Vai, piemēram, biezpiena sieriņš? Biezpiena sieriņus Stradiņu universitātes profesori mēdz saukt par taukiem ar cukuru. Tas nav tur, bet tur taču biezpiens olbaltumvielas. Ir vienkārši tauki ar cukuru, principā. Tu apēdi tādu, kur vienā davā tu, principā, var uzņemt vairāk, kā tev ir nepieciešams. Tā nav pilnvērtīga enerģija, tu kaut ko it kā iedevi tam savam ķermenim. Cukurs bija par daudz, nevajadzīgais cukurs aiziet uz rezervēm. Un kas ir rezerves? Tās ir rezervītes, kuras mums tad nepatīk. Ja? Tur šitajā vienā vietiņā, otrā vietiņā. Bet liekas, teorētiski es taču ēdu maz, trenējos daudz. Kāpēc man nav ideālais summer body un tagad nenotiek viss, kā es gribu? Tāpēc, ka tu spēlējies ar māti dabu. Ēdot pilnvērtīgi un sabalansēti, regulāri, cilvēka ķermenis var būt, un tam ir paredzēts būt fiziski labā formā, un fiziski laba forma nenozīmē tagad Magic Mike vai kaut kāda cita supervaroņa tur filmas vai bikīnī sacensības. Laba fiziska forma nozīmē tas, ka tev nav virssvars, tavs ķermenis ir atbalstošā svarā, tu pamosties no rīta, tev ir enerģija, tev enerģija plus mīnus turās visas dienas garumā, pēdot pēc ēdienreizes 3-4 stundas, tev ir enerģija, tad jau tu saproti, tu papildini, un tā apmēram tās dienas laikā tu sevi nodrošini ar nepieciešamo. Nevis tu izdomā dzīvot badā, jo principā ilgstoši neēst pietiekami, tas saucās bats. Cilvēki no tā pasaulē mirst. Kāpēc mēs, lai pie pilna saprāta, izdomātu sevi badināt? Un arī es strādājot ar cilvēkiem un stāstot šo un tiem, kuri notic un saka, labi, ka es tomēr ēdīšu, jo tu tā uzstāji, ka ir jāēd, ka es ēdīšu, varbūt foršāk ir ēst, pat liekas, es ēdu vairāk, bet tomēr man tā ķermeņa fiziskā forma uzlabojās. Kā tas var būt? Es esmu pielicis klāt ēdienu, bet es jūtos un izskatos labāk. Tas ir tāpēc, ka daba tevi tā iekārtoja. Protams, ja tu dienas laikā izdomā, ka tu tās savas kalorijas, 2000 kalorijas tā vienreiz uz maķīti aiziet, principā, tā normāli var savākt tajā vienā ēdienreizē. Tā nebūs pilnvērtīga kalorija, tik daudz kalorijas vienā reizē tām ķermenim iedot. Viņš vienkārši nesaprot, ko to tikt galā, un tas ir tukšs ēdiens. Tas ir tā kā nolaizīt galdu vai apēst kartonu. Principā, nav īsti nekādas jēgas, ja? Arī kartonu apēd, kaut kas tev tā vēdrā ir. Jautājums, vai tavas šūnas no tā pēd, vai tava imūnsistēma ir vesela no tā, vai tava nervu sistēma no tā ir pēdusi, vai tavi muskuļi kaut ko no tā dabūja? Nē, tas ir kaut kas, vienkārši kaut ko izdarīt. Līdz ar to tev ir jāsaprot, ka šī kopējā tava vielmaiņa darbojās no enerģijas daudzuma, kuru tu uzņem ar pilnvērtīgu ēdienu. Par to, kas ir pilnvērtīgs ēdiens, iespējams, var teikt, zinu, protu. Tomēr prakse rāda, ka tomēr mums ir nepieciešams atkārtot arī, ja tu zināji, tad tāpat tagad ņem priekšā lapiņu un iespējams pierakstīt, tas ir nepieciešams, jo tas mūsu uzturs balstās uz tāda vienkāršā šķīvja, uz tiem 4 vaļiem, kā es tos mēdzu saukt, kuri ir nepieciešami. Numur 1 – olbaltumvielas. Mīļie draugi, mēs droši vien visi zinām, kas ir olbaltumvielas. Tomēr prakse liecina, ka olbaltumvielas ir tās, kas mūsu uzturā iztrūkst arvien vairāk un vairāk un vairāk. Tā mana likumsakarība, ko es esmu novērojis, kāpēc tās sāk iztrūkt vai tieši otrādi palielina citu uzturvielu grupu, attiecīgi taukus, ir, jo mēs sadzirdam, labi, vajag olbaltumvielas, es sāku ēst. Un tad es ēdu biezpienu, kefīru, pienu, sviestu, visus tā kā treknos piena produktus. Ok, es padzenu augšā tad to savu nabaga olbaltumvielu, bet tauki ir krietni pa daudz. Un tas saucās sabalansēts uzturs, ka tu apzinies, ka tu ēd vienu grupu, bet nepārspīlē ar otru. Ja kādam jau šajā brīdī liekas pārāk sarežģīti izslēgt pasvaipošu TikToku, tad zini, ka tava ikdiena var krietni uzlaboties un arī uzlabosies. Ja tu kaut vai šo vienu lietu liksi aiz auss un ņemsi vērā un piedomās pie tā, kas tava šķīvja ir.
pilnvērtīgs olbaltumvielu avots, kas nav Uber traknas piena produkts. Kas ir olbaltumvielas? Tātad gaļa, zivis, pākšaugi, piena produkti. Tās ir tādi galvenie olbaltumvielu avoti un, protams, arī olas. Ja mēs sākam savu dienu ar kārtīgu olu omleti, pusdienās mēs pieliekam zivi, gaļu vai pākšaugus, noslēdzam ar pākšaugiem vai zivi dienu, mēs plus mīnus varam savākt tās nepieciešamās olbaltumvielas ikdienā. Kāpēc tās ir vajadzīgs? Jo viss tavs ķermenis balstās uz olbaltumvielām. Tā ir tā kā cements mājai. Ja? Mēs taču nebūvētu māju un nesāktu vienkārši likt kaut kādus, neieliktu pamatus, ja mēs tikai sākam būvēt tā kā 3 siventiņi, ja? Kurš ir 1, 2 uzbūvēja, nekādas olbaltumvielas tu nebija, atnāca vilks nopūta. 3. saprata, varbūt vajag arī ielikt kaut kādu pamatiņu stingrāku, vai kaut ko piešpaktelēt ar cementu, tāpat ar olbaltumvielām. Tu jau vari ēst visu dienu kaut ko. Tā brīdī, kad nav olbaltumviela, tavs ķermenis to jutīs, visas tavs šūnas darbojās uz olbaltumvielu bāzes, āda, viss pārējais, tas viss ir olbaltumvielas. Olbaltumvielas neuzkrājās, nav tā paēdīšu šodien kārtīgi veselu tītaru noēdīšu un tad 3 dienas nemaz. Katru dienu tavai vielmaiņai ir nepieciešama šī tik ļoti svarīgā lieta. Tu kaut vai to ņemsi vērā un apskatīsi, tas jau būs ļoti daudz. Ja kāds grib super izrēķināt, cik tad ir tās olbaltumvielas vajadzīgs? Numur 1, to var izdarīt Veselības ministrijas mājaslapā, numur 2, manā jaunajā pavāra grāmatā, ko man ēst. Tur arī es esmu visu aprēķinājusi, ielikusi, principā tev nav jādomā pie katras ēdienreizes. Tad, ja kādam galīgi liekas, neko es negribu, ne ciparus neredzēt, ne domāt, tu vari savus plaukstas lielumā katrā ēdienreizē saprast, kur ir mans olbaltumvielas. Puiši, jums ir mūsdienu puišiem reiz 1,5, 1,5, liktos, kāpēc tikai 1,5? Vai, piemēram, kāpēc nav reiz 2? Ja tu būtu vīrietis, kurš iet skaldīt malku, grābt sienu un vilkt arklu ar zirgu ārā, tad iespējams tas pat būtu reiz 2. Un kas tā par diskrimināciju, ka vīrietis var ēst vairāk kā sieviete? Es esmu absolūti par vienādām tiesībām visiem, tomēr gribam mēs to vai negribam, kāpēc, lai mēs negribētu, tas normāli, tā ir anatomija, tā ir daba. Vīrieša ķermenis ir izveidots spēcīgāks. Tieši tā iemesla dēļ, ja mēs atskatāmies evolūcijā, kurš bija tas, kas gāja un vilka to mamutu uz alu? Nu ne jau tā sieviete. Sieviete sēdēja alā, vāca tur pat odziņas apkārt un cildīja bērnu. Tieši tāpēc arī sieviete ir tauku procents ir lielāks, vīrietis ir liesāks, vīrietim ir lielāka tā muskuļu daudzums, muskuļu masa, un es nerunāju tur par sakačātiem kačakiem tikai, ja, bet es runāju kopumā. Ja es ar tāda līdzīga izmēra vīrieti kā mēs trenētos vienādi, ēstu atbilstoši, katrs tik, cik katram vajag, es pat trenētos vairāk kā viņš. Es nespētu attīstīt tādu spēku, kā to spēj izdarīt vīrietis. Mēs visi esam vienādi. Mūsdienās varam pelnīt naudu, ja vilkt to mamutu metaforiski, abi 2 dzimumi, bet fiziski vīrietis ir spēcīgāks un tā daba viņu ir uztaisījis. Līdz ar to vīrietim ir daba arī pateikusi, tu vari ēst arī vairāk, jo tev ir vairāk tas muskuļu masas jāuztur un vairāk tas spēks jāpielieto. Pirms mēs turpinām, paldies mūsu atbalstītājiem Lemon Gym, jo kustība ir dzīvība. Un te būs 5 iemesli, kāpēc izvēlēties tieši Lemon Gym. Grupu treniņi, 8 klubi pa visu Rīgu, plašas treniņu zonas, profesionāli treneri un elastīgs darba laiks visu diennakti. Tev ir tikai jāatnāk par pārējo parūpējas Lemon Gyms. Otrais mūsu valis ir ogļhidrāts. No kā mēs esam nobijušies? Ēdīšu ogļhidrātus, būšu resns. Keto diēta, tas tad ir tas veids, kā dzīvot taisnā sausā korsetē. Tomēr ogļhidrāts ir glikoze, sašķeļās par glikozi, kas ir galvenais enerģijas avots, ar ko darbojas tavs ķermenis. Tas darbojas no glikozes, tavs smadzenes darbojas no glikozes. Praktiski tā veselam cilvēkam izslēgt pilnvērtīgu ogļhidrātu no savas uztura, jeb diētas, kā mēs to varam saukt, nav tāda ļoti liela iemesla. Tā ir enerģija. Tā enerģija nav vajadzīga tikai, lai tu varētu noskriet pusmaratonu vai noskriet tur tagad triatlonu vai ko tu izdomā, nevajag baigi daudz tās enerģijas. Tāpat tā enerģija ir vajadzīga visam, ko es iepriekš minēju, aknām, smadzenēm, sirsniņai, imūnsistēmām, visai pārējiem. Tāpēc pilnībā izslēgt tam nav nepieciešamības. Tas, ka mēs to ēdam vairāk kā vajadzētu, tas ir fakts. Tā tas praktiski arī ir. Un kas ir ogļhidrāts? Viss no graudi un tas, kas ir uztaisīts no graudiem. Tātad maizīte, krosāniņš, baltmaizīte ar sieru, vispār vienkārši perfekti dienas beigās, visu dienu nepēdu. Pirmais, ko es gribu, ēst ir baltmaizīte, ja? Jo tā ir enerģija. Tev arī tos ātros ogļhidrātus, kas ir vienkārši, parasti mēs varam saprast kviešu milti,
Ātrais ogļhidrāts mums ļoti gribās, jo tas nav tā, ka, man baigi garšoja. Tas ir, principā, tavas smadzenes tev saka, kur tā būs ātrāka enerģija. Un tad pamēģini izsalcis iziet caur veikalu. Pirmais, ko tu paņemsi, būs bagetīte ar sieru, šokolādīte. Un, ja tev liekas, bāc, jau kāds tā kā lūzers, es jau visu savācos, tu pacel pie kases acis un tur serenāde priekšā. Protams, ka paņem serenādi. Serenāde arī ir ogļhidrāts, vienkāršais cukurs. Mēs mierīgi varam iekļaut savā uzturā griķus, rīsus, sorgo, prosu, ja kādam liekas, kas tas tāds, grūbas, tas pats kartupelis. Kartupelis, godīgi sakot, pieskaitās pie ogļhidrātiem, pie graudaugiem. Ja kādam varētu likties, tev galīgi ir aizgājis jumts, tā tas ir. Kartupelis var tikt izmantots kā ogļhidrāts, kā piedeva. Tie, kas ir kartupeļus nevajag ēst slikti, kartupeļus mēs varam ēst un diezgan bēdīgi pateikt latvietim. Klausies, kartupeļi nav veselīgi, nēd kartupeļus. Taču reāli latvietim, kartupels, vārīts kartupelīts ar dillītēm, biespieniņš ar krējumu, tur siļķīte blakus, un tad vēl gurķīts ar salātiņiem. Principā tas ir pilnvērtīgs šķīvis. Kaut kā mēs esam aizgājuši, ka liekas, tas baigi neveselīgi. Tur vēl kaut kāda kotletes arī nē. Kāpēc nē? Protams, ja tu izvāri kotletes taukos, un tās ir augsta tauku procenta, varbūt nevajadzētu gluži 3 apēst, bet viena būs pilnīgi Un par taukiem runājot, tauki ir trešais valis, kas mums ir vajadzīgi. Un mēs esam aizgājuši kaut kā pazuduši prom no tajiem taukiem, domājot, tauki nozīmē, tauki manā presītē, mana riepa saucamā. Ja? Kā cilvēks saka, man tāda riepa, tādi tauki, neēdīšu taukus. Tauki tev ir vajadzīgi, un ļoti bieži tieši tauku iztrūkums ir tas, kas veicina augstāku ogļhidrātu patēriņu. Un kāpēc tā? Vai arī olbaltumvielu neesamību, jo olbaltumvielas diezgan lielu sāta sajūtu, dod pārsvarā lielāko. Ogļhidrāts ir enerģija, un tad pēkšņi mēs atopamies, meitenes man pat saka, tu zini tās aknu pastēt, es varu vienkārši karotēm ēst. Tas ir signāls. Visu, ko tev gribās ēst, vairāk, tev ir jāsadzird kā signāls. Un visbiežāk tas, ko es atrodu ēdienkartēs cilvēkam, viņam iztrūkst ogļhidrāts. Viņi ir dzirdējuši, ka nevajag ēst tos ogļhidrātus, tas ir slikti. Bet ķermenis nav glups. Viņš prasīs tev enerģiju. Jo tauki ir enerģija. Taukos mums arī glabājās enerģijas rezerves. Tad, protams, viņš tev vienkārši krāja rezerves vēl. Un kur tas krājas sievietēm īpaši šajā zonā? Vīriešiem gan arī, bet sievietēm arī izteiktāk, jo tā ir zona, kas sargā mūsu klēpi. Tad, attiecīgi, tur tik krājam, jo nevar zināt, kas tad būs, ja viņa nedod man enerģiju no ogļhidrātiem. Es sakrāšu taukos. Tas atkal ir nesabalansēts šķīvis. Tev ir jāsadzird, ka tavam ķermenim ir vajadzīga enerģija, un iespējams tāpēc tas ir sācis patērēt tik daudz taukus. Zivis, tie paši tauki, ja tu ēd zivis katru dienu, atraksti man lūdzu vēstuli, es gribu zināt, kur tu tās zivis dabū un kā tev izdodas, jo lielākoties praksa rāda, ka, tā vidēji latvietis ēd, vienreiz nedēļā, varbūt 2 reizes nedēļā zivis līdz tam, ka neēd vispār. Kāpēc tas tā ir? Kādreiz, iespējams, tas bija daudz, nebija ko citu ēst. Varbūt atkal liksies, cik viņai ir gadi un kur viņa ir dzīvojusi, kādā alā. Bet praktiski nebija tāds nodrošinājums tagad ar dažādiem visādiem produktu veidiem. Tev atnesa tās zivis no Daugavas, tu viņas ēdi visu vasaru, pēc tam piesaldēji pilnu saldētavu un ēdi pa ziemu. Tā tu nodrošinājies ar labiem taukiem. Mūsdienās, ja vajag, izdzer to zivju eļu no rīta, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgi un sabalansētu uzturus. Neieteikšu nevienu konkrētu brendu, bet tu zini, ka tā zivju eļļa ir laba alternatīva tam, ja tu saproti, zivis kaut kā vajadzētu iekļaut forši, bet ja tomēr galīgi nav, tad tās omegas ir ļoti, ļoti vērtīgas. Tu saproti, ka tā ir olīveļa, augstas kvalitātes. Olīveļa pārlai savus salātiņus pāri, būs superīgi. Vēl uzber virsū ķirbju sēklas arī ir labie tauki, rieksti. 50 gramus riekstus mēs varam apēst katru dienu. Tie lielie riekstu ēdāji, kas saka, es varu tos riekstus tik daudz ēst, vienkārši močīt iekšā. Atkal, kāpēc? Vai tev šķīvis nav bijis sabalansēts? Visdrīzāk, ka nav bijis sabalansēts, jo nevajadzētu būt, ka tu vari tagad štopēt iekšā riekstus, ja tu esi pilnvērtīgi paēdis. Tev vienkārši nebūs tāda doma. Avokādo, tas pats superprodukts, un, protams, arī, kokosriekstu eļļa ir labs veids, ko izmantot arī savos desertos. Pirms mēs turpinām, gribu atgādināt par vietu, jeb man jauno pavāru grāmatu, ko man ēst, kurā atradīs gandrīz 100 pilnvērtīgas, garšīgas un viegli pagatavojamas maltītes tavās mājās. Esmu ne tikai papildinājis tās ar kaloriju aprēķinu, uzturvielu aprēķinu, bet arī papildināju grāmatu ar 10 pilnvērtīgiem zelta padomiem ikdienai.
Un bonusā mana māsa, profesionāla šefpavāre Monta, ir pagatavojusi receptes, kas ir restorāna cienīgas, tomēr viegli pagatavojams tavās mājās. Tev atliek tikai aiziet uz virtuvi, par pārējo parūpējāmies mēs. Un 4. valis ir dārzeņi, un es arī te likšu klāt augļus, ievirzot jau par cukuru, paturpinot tēmu par cukuru. Dārzeņus ēdot, tu saproti, ka tas nav tikai tāpēc, ka mamma teica dārzeņu, jā, dārzeņus mēs ēdam, jo tās ir šķiedrvielas, kas kalpo gan kā barība, gan kā tāds tā kā kerčers tavām zarnām. Ja tev ir 7 līdz 9 metri garas zarnas, tad saproti, ka tur iekšā kaut kādai sistēmai ir kaut kas, kas to darbina. Un tās ir šķiedrvielas. Man meitenes mēdz prasīt, ko es vēl varētu tā kā paēst, ja tāds tā kā aizcietējums, man ir sajūta, tā ļoti eleganta tēma, es piekrītu, jā, par vēdera izēju, bet vēdera izēju tādu reizi līdz 2 reizes dienā, vairāk tur baigi tā kā nevajadzētu būt, bet vismaz tādai ir jābūt. Ja tā nav, 3 dienas vēl var būt vai kas, bet tāpat tās jau tas ir kaut kāds signāls, bet ilgāk, tad tas nozīmē, ka kaut kas tur ir pa daudz, kas saštupējās, un kaut kas tur pietrūkst. Un nevajag kaut kāds žāvēts plūmes tur ēst vairāk, vai kaut kāds mēģināt cleansing, iztīrošās zarnu kokteļus dzert iekšā, vai vienkārši saprast, kas notiek ar manām šķiedrvielām, kad es pēdējo redzēju dārzeņus. Cik daudz es baltmaizi tur esmu ieštupējis iekšā, ja? Un cukuru. Un ieštupēt, es saku, tas nozīmē, ka es domājot par to vizualizējot, kā saštupējās zarnas. Uz šīs elegantās nots, runājot par augļiem un atgriežoties pie cukura, tu saproti, es pat sakārtoju šādi pilnvērtīgi savu šķīvi. Es apēdzu visu nepieciešamo atbilstošos daudzumos, olbaltumvielu plaukstiņa, ogļhidrāts, tava saujiņa, tavs īkšķītis un dārzenis kārtīgā dūras lielumā 2 līdz 3 reizes, dažreiz tās pat varbūt 4 reizes dienā, lai tu uzņemtu visu savu nepieciešamo dienas devu. Kāds teiks, es gribu vienreiz dienā ēst, man nav laika, es ātri paēdīšu visu. Ja tu vari uzņemt savus kalorijas vienā reizē, es pat tad neteikšu, ka jā, tāpēc, ka tavs ķermenis nespēja tikt galā, viņam nevajag tik daudz tās enerģijas vienā reizē. Tāpēc, ja tu saki, man nav laika, tad tu taču apstājies un ielai degvielu mašīnā pareizi. Kāpēc tev tā metāla kaudzē, ja kāds ir ļoti sensitīvs par savu mašīnu, mīl tik ļoti, kā nepatīk, es saucu par metāla kaudzi, tā tomēr ir metāla kaudze ar motoru, kāpēc tu atrodi laiku? Ieliet un eļļiņu, taču tu arī ieliesi, vai ne, un visu tu izdarīsi, bet tu pats neapstāsies. Tu jau tā var skriet. Bet tā kā es teicu, tā kalorija tev noķers, tās uzturvielas tev noķers, tā malnutrīcija saucamā, ka tev nav nepieciešamās uzturvielas. Un īstenībā tas ir vienkāršāk nekā mums liekas. Tas ir vienkārši līdz mēs to sarežģījam. Tas ir atpakaļ par cilvēku, ēdu visu to, ko daba ir radījusi, un cilvēks mazlietiņa apstrādājas. Un tad ienāk, mīļais draugs, cukurs, kas teorētiski varētu likties bubulis cukurs. Praktiski mūsdienās tādu lomu, kā tas jau ir ieņēmis, mēs pat jau viņu varam saukt par bubuli. Ir uzturu speciālisti, kas to sauc par, ka tā ir pandēmija. Es varu ļoti, ļoti piekrist, jo mēs baidāmies no dažādiem vīrusiem. Man liekas, kā lai es tur stiprinu savu imūnsistēmu un ārprāts vīrus tāds un šāds nāk, bet sākotnēji mēs varam nodrošināt to savu ķermeni pret to, kas to novājina. Ja vidēji Pasaules veselības organizācija, veselības ministrija to, protams, arī pielāgojas, apstiprina, ka cilvēkam dienā nevajadzētu pārsniegt 24 gramus pievienotā cukura. Kā tu vari zināt, cik tur ir grami, tu vienkārši apgriež otrādāk to etiķeti un paskaties, cik ir pievienotais cukurs uz 100 gramiem. Un tad tu atbilstoši paskaties, cik tu esi apēdis to produktu un tu saproti. Teiksim, kolas bunžiņā vidēji tādi 39 grami, pieņemsim 30 grami pievienotais cukurs uz tādiem 100 ml, tu izdzer glāzīt 200 ml vai 300 vai vispār tā ir 0,5 bunžiņa, un tad tu parēķini, cik tu izdzēri cukuru. Tās pat var būt 40, 60, 100 grami cukuru vienā reizē tu izdzēri. Un, ja Pasaules veselības organizācija pateiks, 24 nevajadzētu pārsniegt, tas gan nav rekomendēts, nenozīmē dariet to, tas nozīmē, ka nevajadzētu pārsniegt. Un tad tu izdzer to sotaku. Protams, ka tam būs sekas un kādas. Ja dažreiz cilvēkus var nemotivēt, labi, tur var būt potenciāli ierosināts Alzheimers, ja? Alzheimers jau tiek sauc par 3. tipa cukura diabētu. Tas tad, kad būs, nebūs, kas to lai zina. Nemotivē labi. Zobu problēmas var sākties, tās orālās, dentālās problēmas ir attīstījušās pēdējās dekādas laikā uzšāvušās gaisā. Tas neko tur aizies. Mūsdienas stomatoloģija liela, man garšo mans kūks. Labi, tad tu saproti, iekaisuma process, principā tavs zarnas iekšā, kas ir viņām nepatīk, var attīstīties iekaisuma process. Ko tur arī tur tā.
Tad es dāmām arī citreiz saku, meiteni, saprotiet, šūnas diezgan stipri uzcepās, ja? Tā kā karamelizējās no tā cukura un tiek veicināta novecošana. Ja mēs baigi mums nerūp, ka mūsu orgāni noveco, mūsu bioloģiskais ķermenis ātrāk noveco, tad tas, kas var motivēt, ir arī sejas āda, arī tas, ka mēs noveco mūsu āda vispārīgi kopumā. Un novecošana ir normāls, dabīgs process, tomēr mēs negribam, lai tas notiek ātrāk, nekā tas varbūt būtu paredzēts, vai ne? Tad tu saproti, ka tas ir tas, kas notiek tavā ķermenī, tava imūnsistēma visu laiku cīnās ar to pārlieku lielo daudzumu. Tas, ko dara insulīns, kas ir kolosāls hormons, ar kuru mums ir jādarbojas, kas atbild par cukura līmeņa stabilizēšanu asinīs. Tas insulīns visu laiku skrien labi, tūlīt ienāc iekšā rekur no rīta tās brokastu pārslas ar to jogurtu, ar cukuru. Es tūlīt tās palīdzēšu, es to ņemu uz sevi, viņš stabilizē. Tad tu saproti, notiek cukura līmeņa kritums. Protams, ka gribas vēl. Esat piedzīvojuši to smadzeņu miglu, kad tu vienīgais, ko vari domāt, vēl kaut ko saldu. Pienāk pusdienas laiks, tev ir sapulcs, tu nespēji neko citu domāt, tu tikai saproti, kā tev kaitina tie kolēģi un kā tu ātrāk varēsi piebert savai kafijai cukuru. Apēd snikerīti. Atkal insulīns, viss kārtībā, es šeit esmu, kur es tev palīdzēšu. Stabilizē. Pienāk vakars, tev bija grūta diena, es apēdīšu rekur tur šādu vai tādu našķi, atkal insulīns, bet tad insulīns saka, klausies, cik ilgi mēs šitā varam. Tas tā kā tavs priekšnieks nākt visu laiku vēl darbs, un tajā pašā laikā es tev nedodu ilgāku termiņu, 24 stundas stabilizē, ja, vai izdari to. Tu vienā brīdī saproti, es jau tā kā tāds izdedzis jūtos, man liekas, ka man tā kā dara pāri, un vienā brīdī tu saki, es aizeju. Un insulīns dara, sākumā viņa pārdoma process ir saucams par preddiabētu, insulīna rezistents, un tād jau tā aiziešana ir cukura diabēts. Un izveidotais, iegūtais cukura diabēts, ko mēs izdarām savas dzīves laikā, un jau jaunākais bērns pēc statistikas ar iegūto cukura diabētu ir 7 gadus vecs, tas ir kaut kas, kur mums ir jāsāk zvanīt tie trauksmes zvani un saprast, ka tā nav norma. Ja varētu likties, bet kā taču visur tur tirgo, tie bērni tur tās fantas dzer. Jā, bet tā apzinātība un informētība par to, kas notiek. Ja pieaugušiem tie ir 24 grami, ko tā tava akna tur tiks un viss pārējais un insulīns tiks ar to galā, bērnam tie ir 15%. Ja mēs paskatāmies uz saldējumiem aizmugurē, uz iepakojumiem, cik ir tajā saldējumā iekšā cukurs, reti kuram tu dabūsi, ka ir tie 15 grami un ne vairāk. Un tad tas mazais ķermenis to apēd. Viena lieta ir, ka tas ir krietni pat daudz, viņš nevar tikt galā. Otra lieta ir tas, ka mēs tiešām barojam to zarnu mikrobiomu un iemācam jau no bērnības tās baktērijas, kuras tur nav vēlams, ka tās viņiem dominē. Tas veselības stāvoklis var nopietni un tiek nopietni ietekmēts. Un ja mums liekas, bet viņš grib un es gribu, man tā gribās, tad ja tā ļoti, ļoti gribās, tad tu saproti, ka tā ir atkarība. Un ir tāda kolosālā kolosāli man pašai liekas ļoti asprātīgi, ko es esmu pārņēmusi tas gan bija attiecību speciālists, kas par to runāja, kad izvēlās vai neizvēlās. Varbūt kādam liks absolūti muļķīgi šī salīdzinājums, bet cilvēkiem parasti patīk izvēlēties apēst tādu kārtīgo cukuru katru dienu. Tā ir tāda īstermiņa bauda pāri ilgtermiņa laimēji. Tāpat kā attiecībās. Tu saproti, kur ir izdomāts cilvēks spērt kaut kādu sānsoli, arī īstermiņa bauda pāri ilgtermiņa labūtībai. Ja tu esi nolēmis, ja tu saproti, ka tu esi neatvērtās ilgstošās attiecībās, šitas īstermiņa bauda pāri ilgtermiņa labbūtībai un laimēji tāpat ar cukuru. Tu izvēlies to ātro baudu, kura teorētiski nav nekas cits, kā tavs smadzenes saņem laimes hormonus, un tev liekas teorētiski, cik šis bija labi. Un tas pats notiek ar alkoholu, tas pats notiek ar cigaretēm, tas pats notiek ar azartspēlēm, tas ir arī sportā un seksā, bet no šīm 5, 2 varbūt tas ir veselīgs, ja? Un tās nav azartspēles, tas nav alkohols un tās nav cigaretes. Visām atbrīvojās izveidojās līdzīgi tie atkarību ceļi, kuros tad tu esi principā nonācis, ka tā lieta kontrolē tevi. Un cukurs ir tādā ziņā, kurš diezgan ātri parāda un izveido tās sekas, kuras ir diezgan viegli pat arī mainīt. Ja kādam liksies, tu baigi viegli pateikt, man garšo. Pirmkārt saprot, kāpēc tev garšo. 2 biežākie iemesli, kāpēc mēs pārspīlējam cukuru. Numur 1 nav pilnvērtīgs šķīvis, tu neesi kārtīgi paēdis.
Ja kāds ir jaunais vecāks, tu paskatieties, ne jaunais, vispār vecāks, līdz 18 gadiem viņš ir bērns mums. Ja prasa, man gribas kaut kādu konču, kaut kādu snikrīt, kaut ko, tukšā dušā, tu sākumā, lai tas cilvēks paēd, un arī tu pats, ja liekas, vairāk tas kaut kāds snikrīt, vai sākumā paēd, tad pēc tam tas cukuriņš paliks otršķirīgs, jo tas cukurs ir ātrā enerģija. Un numur 2 tās ir emocijas. Tas tevi samīļo, tā ciela viņu nenosodīs vakarā. Tavs ekscelences salčuks nenosodīs, visi ir aizgājuši gulēt, diena beidzot ir beigusies, esmu izdzīvojis, tad nāk tā ekscelence, kas dod to instanto baudu. Un tāda nāk bedre. Es nerunāju par vainas sajūtas bedri, kur arī ļoti bieži ienāk, vai ne, lai arī tā ekscelencei nav piebērta vainas sajūta pie sastāvdaļām piens, cukurs, vēl tur kas vēl, un vainas sajūta. To tu tur neatradīsi. Tomēr tā parādās, un liekas, kāds es esmu neveiksminieks, kā man tikt ar šo galā. Tas, ko darīt ar cukuru, soli pa solītim pirmkārt apzināties, cik daudz cukurs ir tavā ikdienā. Kā tu to dari, tu ņem un skaiti. Ja liekas, tāds čakars. Čakars ir cukurdiabēts, iekaisums, kognitīvo spēju, traucējumi un visas pārējās sekas, kuras rodas no pārlieku lielas cukura lietošanas. Un nav arī forši būt, ka kaut kas tev kontrolē. Tāda lieta vienkārši kā cukurs. Tu apzinies, cik tas daudz ir, un uz nākamo nedēļu līdz 2 samazini uz pusi un aizstāji. Tu vari aizstāt ar augļiem. Augļus mēs varam ēst, lai arī tas ir cukurs, un mēs, protams, varam apēst par daudz. Tomēr, kurš var apēst tur pusi arbūzu, vēl 2 banānus, vēl 3 apelsīnus, vēl tur kaut kādu persiku pa virsmu. Mēs vienkārši nevaram tik daudz apēst. Un augļos būs arī šķiedrvielas klāt, kas nebūs tāds tīrais kā tingš, kā steroīdi, vienkārši muskulī, kas aizlaiž cukuru tik ātri uz asinīm un šauj vienkārši gaisā. Ja? Tur ir šķiedrvielas, kas tomēr iedod kaut kādu to aizsardzību. Tāpēc tu aizstāji ar augļiem, ar veselīgākiem našķiem, kur atrast našķu receptes manā jaunajā grāmatā, ko man ēst. Un ne tikai, bet ir pilns pieejams ar veselīgām našķu versijām, un veselīgi našķoties var garšīgi. Tas, ko šodien es gribu ar kādu domu tevi atstāt. Numur 1, saskaiti, cik daudz ir cukurs. Numur 2, samazini un aizstāji uz pusi nākamajā nedēļā. Un numur 3, kas ievērojami mainīs tavu dzīvi, nesāc dienu ar saldu. Ja tu brokastīs apēd brokastu pārslas ar saldas brokastu pārslas vai nutellas maizīti, tās nav brokastis, tas ir deserts. Tu sāc dienu ar desertu, tu uzdzen savu cukuru līmeni augšā, visa diena pēc tam arī tāda iet, tu sāc ar sāļām brokastīm. Normāla omletīta ar papriku, negaršo paprika, pieliec klāt bietas vai kādu citu zaļo dārzeni, kaut vai to pašu gurķi. Tā tu arī apēd to savu pilngraudu maizi vai skābu maizi, kādam varbūt griķu galetes garšo. Es zinu, ļoti daudz arī vīriešu dzimumu pārstāvju saka, tu zini, man garšo tomēr tās griķu galetes, nav jau gluži nekāds kartons. Un tu pabeidz, tad tu saproti, ka tev tur ir arī viss bijis klāt. Tu sāc ar omleti, tev tur ir uz salātiņiem virsū olīveļa, un tu pabeidz tad ar to ogļhidrātu, bet tu nesāc ar pilnīgi saldu. Otrais padoms šajā noslēdzot, pirms tu ēd kaut ko saldu, iesāc ar kādu dārzeni, jeb citu šķiedrvielu. Kāpēc tā? Ja mēs esam iesākuši mums šeit Eiropā, starterīts restorānā ir pilnīgi tīrs ogļhidrāts. Piemēram, atnes tev maizes groziņu. Tu esi atnācis tukšā dušā, iespējams paēst, tev atnes starterīti, tu iemauc iekšā kārtīgi cukuriņu ar tukšo ogļhidrātu, cukurs ir augšā. Nē, tāpēc forši kā Japāņiem ir edeme pupiņas starterītīs, superīgi. Tā ir šķiedrviela ar obaltumvielu, un tikai pēc tam tu ēd to savus rīsus. Un tam es domāju, kā viņi tādu visu slaidi staigā? Tāpēc, ka mēs iesākam savu maltīti ar kārtīgu cukuru un ogļhidrātiem. Tāpēc pirms tu ēd kaut ko saldu, kaut vai to pašu šokolādes cepumu, pirms tam iespējams apēd to salātu bļodu. Tas izklausās iespējams sarežģīti, tomēr praktiski pielietojot ir pat diezgan vienkārši. Ja tu veiksi šīs izmaiņas, paskatīsies tai patiesībai acīs, tev dzīve tiešām var ievērojami mainīties. Un kāpēc vajadzētu kaut ko mainīt un kaut ko uzlabot? Jo veselā miesā mīt vesels gars.